Kandavas vēsturiskais centrs izveidojies jau 14. gadsimtā. Pie Kandavas ordeņa pils izveidojās Kandavas miests, un miesta centrā šeit Mēra kalniņā atradās katoļu baznīca ar kapsētu pie tās. Laika gaitā ap tirgus laukumu un baznīcu veidojās amatnieku un tirgotāju apdzīvota vieta. Kandavnieki bija rosīgi ļaudis, tomēr laukums pie Luterāņu baznīcas savu ģeoloģisko īpatnību dēļ bijis neapsaimniekots līdz pat mūsdienām. Tagad, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu un izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, kādreizējās Slīkšņas vietā jau iezīmējas krāšņa atpūtas laukuma aprises. Tas ir ārprātīgs darbs. Es abrīnoju celtnieku šajā gadījumā Sijā Telms, kur mums ir tiešām retu reizi, kad gadās uzņēmējs, kas uzvar konkursā un vienkārši izpild šos te darbus tā kā ir piedāvājumā konkursā paredzēts. Ejot cauri tādām grūtībām, kas īstenībā jau nevienā projektā neviens nevarēja iedomāties, ka šeit ir tik daudz pazemes avotu no abiem kalniem satek lejā un tās drenāžas, kas šeit bija jāliek un jātaisa un dīķis jātaisa un jāpārtaisa. Tas ir apbrīnojami un liels paldies viņiem par to. Mazā pilsētiņa, kas paver vārtus uz Kurzemi, alaži ir bijusi iecienīts turisma objekts, tāpēc arī jaunais laukums tiek veidots domājot par iespēju piesaistīt vēl plašāku interesentu loku. Pati galvenā lieta ir tāda, ka mēs uz Kandavu aicinām kāziniekus, jo šī būs pirmā vieta Latvijā, kur kāzinieki varēs vienvietu atrast visus 7 tiltus, un līgavains varēs līgavu, pārnest sākot no viena tilta līdz 7. tepat uz vietas, un ceram, ka kaut kur tepatās arī nosvinēt kāzas. Atjaunotās vecpilsētas centrālajā daļā tiks izveidots pulcēšanās laukums ar interaktīvu stendu, Kandavas simbolu ozozīli, pie kuras atpūtnieki varēs gan nofotografēties, gan uzzināt par citiem tūmā esošiem apskates objektiem. Gluži kā sendienās, vieta atradīsies arī amatniekiem, bet aktivitāšu zonā tiks izveidot 2 rotaļu laukumi bērniem. Vecpilsētas centrs mēs vienmēr esam parādījuši vispārīgi, kur var pastaigāties, bet šobrīd būs viena konkrēta vieta, ko parādīt, kur var atnākt, kur var izbaudīt vienlaicīgi seno un jauno vienkopus. Projekts tiks īstenots 21 mēnešu laikā. Kandavnieki un viesi pirmoreiz jauno atpūtas laukumu varēs aplūkot oktobra nogalē kafijas un tējas svētkos. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.